Es vēlos aicināt tiešām arī ar lielu prieku un godu Labklājības ministrijas pārstāvi Māri Badovski, ar kuru mums ikdienā norit ļoti daudz karstas diskusijas un pat strīdamies un meklējam kompromisus, tā, lai, protams, panāktu maksimālu aizsardzību darbiniekiem, bet tomēr arī kaut kā līdzsvarotu tās darbinieku un darba devēja intereses. Lūk, un šodien esam aicinājuši pastāstīt par šiem te gan esošajiem, gan topošajiem iespējamiem grozījumiem darba tiesību jomā. Lūdzu, Māri, dod jums vārdu. Labdien! Visiem sveiciens, gan tiem, kas ir klātienē, gan arī tiem, kas mūs vēro attālināti. Es sākotnēji arī vēlētos pateikt paldies Latvijas Brīvo arotbiedrības savienībai par šo iniciatīvu un darba tiesību fórumu organizēšanu jau vairākus gadus. Es domāju, ka šis ir ļoti profesionāli organizēts un ļoti noderīgs pasākums darba tiesību speciālistiem un ne tikai, arī vispār darbiniekiem, arotbiedrībām, darba devējiem, un arī ļoti noderīgs ir praktiķiem, kas ikdienā strādā ar darba tiesībām, arī publiskās pārvaldes nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti dažāda veida normatīvu aktu izstrādes procesos un tālāk arī komunikācija ar sabiedrību par šiem pieņemtajiem lēmumiem. Es šodien vēlētos sniegt nelielu ieskatu jautājumos, kas ir saistīti ar darba tiesību pilnveidošanu, jeb attīstību, vienkāršiem vārdiem runājot par to, kas šobrīd notiek ar visiem šiem procesiem, gan likumprojektu izstrādēm, gan arī Eiropas Savienības jautājumiem, kas būtiski ietekmē mūsu ikdienu, jo mēs esam saistīti šajā ziņā, un mums ir nepieciešams arī pārņemt noteikti veidu prasības, kas ir pieņemts Eiropas Savienībā. Šodien es vēlētos pievērsties dažiem jautājumiem par aktualitātēm. Iesākumā nedaudz par nesen spēkā stājušiem grozījumiem darba likumā. Tad es vēlētos nedaudz sniegt informāciju par rīcības plānu koplīgumu sarunu veicināšanai, kas šobrīd dalību valstīm ir jāizstrādā pie noteiktās situācijās, ja mēs nesasniedzam 80% koplīgumu pārklājumu. Tad varbūt to lielāko sev atvēlētā laika daļu es vēlētos jums sniegt informāciju par to, kas šobrīd notiek diskusijās par iespējamiem darba likuma grozījumiem, un arī nelielu ieskatu platformu direktīvā, kas ir tikko nesen šonedēļ publicēta un kas tuvākajā laikā skars mūsu lielu daļu sabiedrības. Runājot par darba likuma grozījumiem. Droši vien jau būsiet pamanījuši, ka Saeima 19. septembrī ir pieņēmusi grozījumus darba likumā. Un, lai gan šī apjoma ziņā ir nelieli grozījumi, tomēr ļoti būtiski, jo tie ietekmē principā ikvienu darba devēju un ikvienu darbinieku. Un ir saistīti ar valodas lietojumu jautājumu. Šī iniciatīva radās Saeimā, un Saeimā arī tika ilgstoši diskutēta. Un sākotnēji iesniegtā likuma projekta mērķis bija stiprināt valsts valodas lietojumu darba tirgū un nodrošināt darbinieku aizsardzību pret iespējamu lingvistisku diskrimināciju un mēģināt precizēt jau līdz šim spēkā esošo regulējumu, lai ieviešana praksē būtu korektāka un sasniegtu jau sākotnēji izvirzītos mērķus. Šeit jānorāda, ka grozījumi attiecas galvenokārt uz darba tiesisko attiecību nodibināšanas stadiju, proti darba sludinājumiem un darba intervijām, bet tāpat ir ietverts arī regulējums attiecībā uz darba līguma raksturveida aktā ietveramo informāciju. Un būtiskākais visā šajā kontekstā ir likumdevēja noteiktie precizējumi attiecībā uz
svešvalodu prasību izvirzīšanas pamatotību. Ja līdz šim tiesiskais regulējums paredzēja, ka darba sludinājumā ir aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumus, kad tas pamatot nepieciešams darba pienākumu veikšanai, šajā gadījumā likumdevējs, ņemot vērā reālo praksi, kas notika vai kas reāli pastāvēja Latvijā, ir nācis ar iniciatīvu precizēt šo normu, pasakot, kas nebūtu uzskatām par pamatotu prasību. Un šajā gadījumā tad ir šī norāde, ka svešvalodas prasme nav uzskatām par pamatotu nepieciešamu darba pienākumu veikšanai, ja darbs saistīts ar preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu un citām darbībām Latvijas iekšējā tirgū. Tādējādi tiek nošķirtas situācijas, kad darbinieki darbu veic ārvalstīs vai ar ciešu ārvalstu elementu un ar darbu veikšanu šeit vietējā tirgu, vienkāršiem vārdiem runājot, ja kādi darbi tiek veikti vietējais vietējiem. Šiem grozījumiem ir būtiska nozīme arī, lai nodrošinātu valsts valodas lietojumu darba tiesisko attiecību ietvaros un nodrošinātu to, ka potenciālajiem darbiniekiem netiek izvirzītas nepamatotas prasības attiecībā uz svešvalodu lietošanu. Būtiski ir vērst uzmanību, ka šie grozījumi ir tikko nesen stājušies spēkā. Visticamāk veidosies atkal noteikta veida praksa saistībā ar šiem jautājumiem, bet daļu informācijas šobrīd var atrast arī Valsts valodas centra mājaslapā, un Valsts valodas centrs ir sagatavojis arī vadlīnijas par valodu lietošanu un svešvalodu prasības pieļaujamību un pamatotību, un šis varētu būt noderīgs instruments ikdienas darbā. Līdzīgi arī Valsts darba inspekcijas mājaslapā ir pieejama informācija par šo jautājumu, kur nepieciešamības gadījumā ik viens var apskatīties un izmantot savām vajadzībām. Vēl viena būtiska nianse ir tas, ka likumdevējs ne tikai ir ievies šo klauzulu par pamatotību, ja par nepamatotību, noteikti veids svešvalodu prasību izvirzīšanai, papildus ir noteikti jauni pienākumi darba devējiem attiecībā uz sludinājumiem, un proti sludinājumā ir jānorāda šo svešvalodu prasmju nepieciešamības pamatojums. Līdz ar to darba devējiem būtu vēlams patiesi apsvērt, vai svešvalodu prasmes ir nepieciešamas un kāda ir patiesā vajadzība šādu prasību izvirzīšanai. Nākamā lieta, par ko es vēlētos jūs nedaudz informēt, ir jautājums par koplīgumiem. Proti, Eiropas Savienībā ir pieņemta tā sauktā minimālās algas direktīva, kur citu starpā tiek paredzēts dalību valstīm pienākums situācijās, ja koplīguma tvērums ir mazāks par 80%, izstrādāt rīcības plānu, kas būtu vērsts uz pakāpenisku koplīguma tvēruma paplašināšanu. Latvijas gadījumā mēs nesasniedzam šos 80%, pēc statistikas datiem mums ir apmēram 27% šis pārklājums, līdz ar to mums ir no direktīvas izrietošs pienākums izstrādāt šādu rīcības plānu. Mums jau ir notikušas diskusijas ar sociālajiem partneriem par rīcības plānu un veidu, kā mēs varētu virzīties uz priekšu ar šo jautājumu. Un kā demokrātiskākais un iespējams veiksmīgākais risinājums varētu būt trīspusējās sadarbības padomes lēmums, ja vienošanās par šo plānu, līdz ar to atbildību uzņemoties gan valdībai, gan arī sociālajiem partneriem un paredzot šajā plānā noteikta veida aktivitātes, kas būtu vērsts uz šo koplīgumu tvērumu paplašināšanu. Citādi tas nebūtu iespējams, jo ņemot vērā šo autonomijas principu, ka darba devēja un arotbiedrības var brīvi slēgt koplīgumus un ir arī iespējas šo koplīgumu nenoslēgt kādās situācijās. Līdz ar to arī bez sociālajiem partneriem šī plāna izstrāde nebūtu iedomājama.
Mēs neesam saistīti ar kādām īpašām prasībām attiecībā uz plānu, līdz ar to mēs varam paši brīvi izlemt, kādā veidā rīkoties un pielāgoties Latvijas konkrētai situācijai un atrast tos labākos un pareizākos risinājumus, lai veicinātu koplīgumu sarunas un līdz ar to arī koplīgumu pašu noslēgšanu. Bet šobrīd šīs vienošanās, jeb rīcības plāna projektā mēs esam ietvēruši tādus 4 jautājumu blokus, proti koplīguma slēgšanas prakses attīstīšana. Šai kontekstā mums ir iecerē veikt izvērtējumu par to, kas tad ir tie šķēršļi vai tie pamudinājumi vai labās lietas, kāpēc koplīgumi tiek slēgti vai varētu tikt slēgti. Un mēs vēlētos arī saprast patieso situāciju gan no darba devēja puses, gan arī no arotbiedrību puses, kāpēc šī koplīguma varbūt nav tik daudz, kā varētu vēlēties. Līdztekus arī, protams, šeit ir ļoti būtisks jautājums par labās prakses izplatīšanu un pieredzes apmaiņu, kur mēs patiesi ceram uz sociālo partneru rīcību un aktivitāti, stāstot viens otram par koplīgumu pozitīvajām lietām, par ieguvumiem no koplīgumiem, par to, kā labāk slēgt, kā labāk veikt sarunas, un patiesi ceram, ka šie pasākumi varētu kaut kādā veidā veicināt šo koplīgumu tvērumu palielināšanu. Būtisks jautājums, kas ir saistīts ar darba tiesībām, ir šī sadaļa par normatīvā regulējuma pārskatīšanu un pilnveidi. Mēs ar partneriem esam šobrīd vienojušies, ka jautājumi par koplīgumu slēgšanu ir jāpārskata ar domu, ka iespējams mazināt kaut kādus šobrīd esošus formālus šķēršļus, kas ierobežo vai varbūt attur kādos gadījumos puses no koplīguma sarunām. Un tie jautājumi, par ko mēs varētu diskutēt, būtu saistīti ar kādiem kolīziju gadījumiem, kad pastāv vairāki koplīgumi, piemēram, ģenerāla vienošanās nozarē un uzņēmumu līmeņa koplīgumi, kā risināt savstarpējās attiecības starp šiem diviem dokumentiem. Tāpat viena no idejām ir diskutēt un pārskatīt varbūt vispār saistošu ģenerālu vienošanu noslēgšanas tiesisko regulējumu, nolūkā panākt tomēr lielākas iespējas partneriem vienoties, jo nereti ir situācijas, kad vēlme ir, bet partneri nespēja sasniegt likumā noteiktās tās obligātās prasības, jeb kvotas attiecībā uz vispār saistošu ģenerālu vienošanās noslēgšanu. Līdzīgi varētu būt arī jautājums par uzņēmumu līmeņa koplīgumiem, par šādu koplīgumu apstiprināšanas jautājumiem, varbūt vienkāršot kaut kur procedūras. Tāpat mēs arī domājam par pārnozaru koplīgumu regulējuma ieviešanu, dodot iespējas ne tikai nozaru asociācijām un arotbiedrībām slēgt šos koplīgumus, bet paplašināt daudz plašākā līmenī, iespējams iesaistot arī nacionālā līmeņa partnerus, jo ir daudz jautājumi, kurus ir iespējams risināt ar koplīgumu palīdzību. Plānā ir iekļauti arī idejas, kas ir saistītas ar dažāda veida pamudinājumu vai kādu bonusu noteikšanu gadījumos, ja ar koplīgumiem tiek noteikti kādi labumi, un tas varētu būt saistīts arī ar kādiem stimuliem nodokļu jomā, līdzīgi kā tas ir darīts arī līdz šim. Būtiska lieta, protams, ir arī statistika un informācija, un arī šajā gadījumā mēs vēlamies nedaudz pārskatīt to, kādā veidā mēs iegūstam datus par koplīgumiem un to tvērumu, un arī šeit ir vairākas idejas, kuras mēs ar partneriem pārunāsim, nolūko panākt tādu veiksmīgāko risinājumu. Protams, arī sociālo partneru veiktspējas stiprināšana ir jautājums, par ko nepārtraukti tiek domāts un tiek novirzīti arī zināmi resursi, lai organizācijas valdības sociālie partneri varētu pietiekami efektīvi īstenot savas funkcijas. Būtiskākais jautājums šobrīd mums notiek diskusijas par potenciāliem darba likuma
grozījumiem, un kā jau Ožkājas kundze pieminēja, šīs diskusijas ir pietiekami dinamiskas, ja tā varētu teikt, bet šobrīd mēs vadamies no tā mandāta, kas mums izriet no valdības rīcības plāna, proti, ka sadarbībā ar sociālajiem partneriem mēs izvērtējam nepieciešamību pilnveidot šo darba tiesisko regulējumu. Valdības rīcības plānā ir iezīmēti vairāki virzieni, kas ir saistīti ar uzteikumu, ar virsstundu darbu, dīkstāvi, nepilnā darba laika regulējumu, tiem pašiem koplīgumiem, darba nespējas periodu, un arī ar formālo prasību mazināšanu darba devējiem, lai mēs panāktu tādu regulējumu, kas atbilst daudz vairāk reālai situācijai, un mēs veicinātu tādu harmonisku vidi starp darbiniekiem un darba devējiem, neuzliekot kaut kādus papildus administratīvus šķēršļus. Līdztekus ir jāpiemina arī ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns, kur jau partneriem ir bijusi vienošanās, proti par bezskaidru naudu kā primāru algas izmaksas veidu. Līdz ar to arī darba likumā tiks ietverts atbilstošs grozījums, mainot līdz šim esošo regulējumu, kur primārais izmaksas veids bija skaidrā naudā. Attiecībā uz procesu man jānorāda, ka šobrīd notiek diezgan aktīvas sarunas ar sociālajiem partneriem, gan dažāda veida ad hoc tipā mītiņos, runājot par kādiem noteiktiem tiesību institūtiem. Un pagājušā nedēļā mums notika darba lietu trīspusējas sadarbības apakšpadomes sēde, kurā mēs sapratāmies ar sociālajiem partneriem par tiem jautājumiem, kur tad mums ir konceptuāla, varētu teikt, vienošanās vai līdzīga izpratne, un par jautājumiem, kur partneriem joprojām ir atšķirīgi viedokļi. Līdz ar to mēs varētu teikt, ka tā formāli būtu beidzies pirmais sarunu aplis. Nākošie procesi būs saistīti jau ar leģislatīvā šī priekšlikuma sagatavošanu un ievietošanu tiesību aktu portālā, sagatavot arī anotāciju, un tad tiks uzsākts otrais posms, jeb šī sabiedrības apspriešana, kad arī būs iespēja sniegt komentārus vai savus priekšlikumus par šo piedāvājumu. Runājot par saturu, ir vairākas lietas, par kurām mums ir izpratne un par kur varētu teikt, ka ir vairāk vai mazāk vienošanās. Iespējams, ir kādas detaļas, kuras turpmāko sarunu laikā tiks pieslīpētas, bet tātad šie būtu tie jautājumi, kas ir saistīti ar darba samaksas izmaksu darba likuma 70. panta kontekstā. Tad, atbilstoši arī rīcības plānam, mēs esam mēģinājuši rast risinājumu situācijās, kad darba devējs kādu iemeslu dēļ neizmaksā darbiniekam darba algu un ir nobīdes, tāds būtisks nobīdes laika ziņā. Tad šajā gadījumā, izmantojot 100. pantā konstrukciju, varētu tikt paredzēts darbinieku iespējas uzteikt darba līgumu, neievērojot uzteikuma termiņu, līdzīgi kā tas šobrīd ir, pamatojoties uz savstarpējas taisnprātības apsvērumiem. Mums ir arī viens jautājums, kas ir saistīts ar darbnespējas laiku. Tas ir 101. panta kontekstā, un šeit varētu būt papildinājumi likumā, ka tas laiks, kas ir saistīts ar slima bērnu kopšanu, gan limitētās situācijās, kad ir Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas atzinums, kad ir nepieciešama vecāku klātbūtne, tad šī laika neieskaitīšana tajā laikā, kas dod tiesības attiecīgi izbeigt tiesiskās attiecības. Arī kolektīvās atlaišanas kontekstā, ņemot vērā arī Covid laika pieredzi un Eiropas Savienības tiesisko regulējumu, tā kā šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūra var pagarināt termiņu, kuram iestājoties, tad var uzsākt šo kolektīvās atlaišanas procesu, tad skatīties arī otrā virzienā, proti iespējas saīsināt šo laiku, ja atbilstoši tās lietas konkrētajiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem tas būtu liederīgi. Vēl atsevišķas lietas, kas saistītas ar administratīvu šķēršļu mazināšanu, tas ir darba likums 113. pantā, kur šobrīd, ja ir noslēgts līgums uz noteiktu laiku, bet nav norādīts termiņš, kad man apstākļi, kas norāda uz līguma izpildi, šobrīd mums ir 2 nedēļu paziņošanas termiņš, tad šajā gadījumā mēs esam vienojušies saīsināt šo laiku uz 3 dienām, tādējādi
padarot arī šo kopējo sistēmu efektīvāku gan no vienas, gan no otras puses. Vēl būtiska lieta, par ko mums ir notikušas diskusijas un ir konceptuāla vienošanās, ir saistīta ar sabiedrības iniciatīvu, kas tika iesniegta Saeimā attiecībā uz 4 dienu darba nedēļas noteikšanu. Šis gan ir tāds modificēts veids, jo Saeimā atbalstu neguva aicinājums tūlītēji samazināt nedēļas darba stundu skaitu no 40 uz 32, bet mums bija mandāts turpināt diskusijas par kādu elastīgu risinājumu atrašanu, un līdz ar to likumā varētu tikt iekļauts regulējums, kas dod pusēm tiesības vienoties arī par 4 dienu darba nedēļu, bet šajā gadījumā nesamazinot kopējo nedēļas darba laiku. Te varētu tikt paredzēti arī noteikumi, kādā veidā var atkāpties no šīs vienošanās, jo gan no vienas, gan no otras puses var būt objektīvi iemesli, kas liedz pienācīgā veidā izpildīt šo saistību. Un tad šāds regulējums arī varētu tikt ieviests. Viens no tādiem diskutablākajiem jautājumiem bija saistīts ar summētā darba laika principu ieviešanu attiecībā uz nepilno darba laiku. Arī šajā kontekstā sociālajie partneri ir nonākuši līdz zināmam kompromisam, līdz ar to arī šis summētais princips varētu tik ieviest nepilnā darba laika regulējumā. Ir arī jautājums par diennakts un nedēļas atpūtas laiku. Tas gan vairāk saistīts ir ar Eiropas Savienības tiesas spriedumiem. Šajā gadījumā mums ir nepieciešamība precizēt likumu, lai mēs pilnīgi korekti nošķirtu ikdienas atpūtas laiku no nedēļas atpūtas laika, un lai nerastos kaut kādas liekas domstarpības šīs normas piemērošanā. Un arī tehnisks jautājums par atvaļinājumu adoptētājiem, jo savulaik grozot normatīvu aktu paternitātes atvaļinājumu kontekstā šeit ir saglabājies tas, ka adoptētājiem ir 10 kalendāru dienu ilgs atvaļinājums, bet attiecīgs pabalsts tiek piešķirts pa darba dienām, līdz ar to arī šeit ir plānots veikt savā ziņā tehniskas izmaiņas. Bet nevar nepieminēt arī jautājumus, par kuriem joprojām ir atšķirīgi viedokļi, un šie ir tie sāpīgākie jautājumi. Tad pirmais jautājums ir koplīguma spēks laikā pēc koplīguma izbeigšanās. Šeit sociālajiem partneriem ir diezgan atšķirīgi viedokļi. Darba devēji uzskata, ka jautājums ir diezgan svarīgs un būtu risināms, un situācijās, ja koplīgums ir izbeidzies, tad būtu jānosaka kāds noteikts laika posms, kuram notekot, tad šie koplīguma noteikumi vairs nebūtu jāpiemēro. Arotbiedrībām loģiski ir atšķirīgs viedoklis, un arotbiedrības vēlētos saglabāt šo tiesisko regulējumu, taču mēs šobrīd apsveram iespēju piedāvāt arī kādu kompromisa variantu, kas būtu saistīts ar kaut kādu dubultu principu, kad paiet kāds noteikts laiks, pēc kura tad pusēm varētu būt iespēja vienpusēji atkāpties pienācīgā laikā, paziņojot par šādu savu lēmumu un arī norādot, vai atkāpjas no visa koplīguma vai atkāpjas tikai no daļas. Tas, protams, ir ļoti sensitīvs un diskutabls jautājums, bet ieguvumi no šī varētu būt gan arotbiedrībām, gan arī darba devējiem. Bet, kā jau teicu, diskusijas par šo visticamāk turpināsies. Līdzīgi ir arī ar virsstundu jautājumu. Nav noslēpums, ka šīs pozīcijas ir diezgan atšķirīgas. Darba devēja puse aicina pārskatīt un samazināt šo piemaksas apmēru. Arotbiedrības no savas puses neatbalsta šādu pieeju. Līdz ar to mums jāmēģina rast kāds kompromisa risinājums, iespējams līdzīgā veidā, kā šobrīd tas ir darba likuma 68. pantā, izmantojot koplīgumus kā atkāpes opciju, bet ar domu, ka tiek liberalizēts šis jautājums un atkāpes varētu tikt noteiktas ne tikai ar vispār saistošu ģenerālu vienošanos, bet ar jebkura veida koplīgumu gan nozarē, gan arī uzņēmumu līmenī. Dīkstāve ir nākamais jautājums, kas jau ilgāku laiku ir dienas kārtībā. Arī šeit šīs pozīcijas ir pietiekami atšķirīgas.
Varbūt ir arī kādi kopīgi punkti par to, ka normatīvi būtu jāparedz kāds skaidrāks regulējums attiecībā uz dīkstāves paziņošanu, noteikšanu, uz kaut kādu lietu kārtību, vai darbiniekam ir jāatrodas uzņēmumā, vai nav jāatrodas, vai laiku kādā būtu īstenojama atgriešanās darba vietā. Tur īsti diskusijas vai kaut kādas pretstāvēšanas nav, vairāk gan diskusijas ir par to, vai darba devējiem varētu būt tiesības uz dīkstāves laiku samazināt samaksas apmēru. Mums līdzīgs regulējums bija Covid laikā, Covid seku pārvarēšanas likumā, kur partneri bija vienojušies par regulējumu, ka šādās situācijās šīs samaksas apmērs var tikt samazināts uz 70%. Mēs mēģinām piedāvāt arī līdzīga veida risinājumu arī uz nākotni, protams, atrisinot arī jautājumu par atlaišanas pabalstu izmaksām un tam līdzīgi. Protams, saldajā ēdienā vienmēr mums ir darba līguma uzteikšana darbinieku arotbiedrības biedriem, un arī šeit šīs pozīcijas ir diezgan polarizētas. Darba devēji uzskata, ka 110. pants nebūtu vajadzīgs, arotbiedrības pretēji. Līdz ar to arī šeit mums jāmēģina rast kāds saprātīgs risinājums, līdzīgi kā mēs jau savulaik darba likumu esam grozījuši un esam panākuši zināmu kompromisu. Vēl ļoti īsi es zinu, ka turpmākie runātāji pievērsīsies šim jautājumam. Digitalizācija un mākslīgā intelekta lietas ir aktuālas un arī darba tiesību kontekstā. Un šo pirmdienu ir publicēta jauna Eiropas parlamenta un padomes direktīva par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā. Šī ir ļoti komplicēta un sarežģīta direktīva tādā ziņā, ka viņa attieksies gan uz tām personām, kuras strādā šajās digitālajās platformās, šobrīd gan kā pašnodarbināts personas, bet iespējams, ka viņu status varētu tikt pārskatīts, jo mums ir pienākums ieviest arī legālo prezumpciju un detalizēti skatīties, vai attiecīgās personas tomēr būtu, viņu status būtu pārskatāms un jānosaka darbinieku status un darba devējiem atkal vai šīm platformām būtu iespējas apstrīdēt šo legālo prezumpciju. Tāpat arī direktīva runā par daudziem jautājumiem, kas saistīti ar algoritmisko pārvaldību, ar informēšanas pienākumu, proti pienākumu sniegt informāciju, ka šāda pārvaldība tiek ieviesta, ko viņa dara, kā viņa dara. Šeit ir arī datu aizsardzības jautājumi un darba aizsardzības jautājumi un ļoti plašs spektrs. Direktīvas pārņemšanas termiņš ir 26. gada 2. decembris, līdz ar to mums priekšā stāv ilgs darbs un diskusijas arī ar sociālajiem partneriem par šīs direktīvas ieviešanu, un arī šobrīd aktuāls jautājums par vienlīdzīgas darba samaksas direktīvas ieviešanu, pie kā mēs arī turpinam strādāt. Ar šo es arī gribētu beigt savu uzrunu par aktualitātēm, kas šobrīd notiek attiecībā uz darba tiesību pilnveidošanu. Es gribētu novēlēt visiem priecīgus valsts svētkus un visu to labāko un izbaudam piektdienu. Tā ir nedēļas labākā diena. Paldies jums! Visu labu! Māri, liels paldies par prezentāciju. Mums ir atsūtīti 2 jautājumi, kurus atļaušos tev uzdot arī. Viens ir par koplīgumiem. Patiesi prieks, ka šī tēma mūsu klausītājs ļoti interesē, un proti jautājums, vai nav tā, ka valsts un pašvaldību iestādes koplīguma nozīme ļoti ierobežo atlīdzības likumu, jo praktiski nevar neko papildus iekļaut. Vai ir paredzēts kāds nodoms šo labot? Šis ir diezgan speciāls regulējums attiecībā uz publisko pārvaldi un it kā nedaudz iziet ārpus darba likumā formas un kā teikt, ietvara. Bet es pieļauju, ka šis jautājums būs dienas kārtībā arī koplīguma veicināšanas plāna kontekstā un šīs diskusijas valsts pārvaldes ietvaros sadarbībā ar arotbiedrībām un valsts pārvaldes kā darba devēju
es pieļauju, ka notiks un tiks risināts šis jautājums. Paldies. Un vēl viens jautājums par virsstundām. Proti, vai var tikt uzlikts sots, ja tiek pārsniegta virsstundu norma atbilstoši darba likumam, un cik tad īsti virsstundas pie normālā darba laika var tikt pārsniegtas dienā vai nedēļā? Par sodīšanu, tas, protams, ir Valsts darba inspekcijas kompetences jautājums, un es līdz šim neesmu dzirdējis par gadījumiem, ka būtu bijušas sūdzības par šiem laikiem, bet mums pretēji daudzām citām valstīm nav noteikts tāds skaidrs, nepārprotams limits virsstundu laikam. Līdz ar to mēs izejam no prezumpcijas, ka nedēļas ietvaros 48 stundas ieskaitot virsstundas, tā kā varat parēķināt paši, cik sanāk. Bet jebkurā gadījumā, ja jūs ieskatā ir kādi pārkāpumi no darba devēja puses, jums vienmēr ir iespējas arī vērsties Valsts darba inspekcijā pēc konsultācijām, un nepieciešamības gadījumā inspekcija tad arī attiecīgi rīkosies. Māri, liels paldies par prezentāciju un par tādu stāstījumu, kas mūs sagaida nākotnē, bet, kā jau minējām, arī mums nākamās prezentācijas būs vērstas uz normatīviem aktiem no starptautisko viedokļu aspektu, kur arī mums pastāstīs par šīm te jaunām direktīvām, iniciatīvām, kas mūs sagaida. Un tiešām attiecībā uz darba koplīgumiem ļoti vēlētos mudināt slēgt šādus koplīgumus arvien vairāk un atceraties, ka, lai izslēgtu un novērstu kaut kādus iespējamos strīdus abu pušu starpā, proti koplīgumu slēdz darba devēju un arotbiedrības, vai ja nav arotbiedrība, tad darbinieku pārstāvi, atrunājiet jau paši darba koplīgumā šo te kārtību, kā var tikt grozīts koplīgums, vai var un kādā kārtībā varētu tikt iespējams vienpusēji uzteikt šis koplīgums. Šie visi noteikumi var tikt iekļauti jau darba koplīgumā, lai tādā strīdus gadījumā nebūtu lieki un nevajadzīgi strīdi. Tieši tāpatās kā jebkurā citā civiltiesiskā līgumā, ko slēdz bizness ar attiecīgi savu sadarbības partneri vai klientu.